Paldies jums par iespēju būt šeit un uzrunāt jūs. Klausoties Niklaus valodu, man tāda viena doma bija prātā, kā tā cilvēciski domājot, gribētu teikt, neviens mūs nesargās, ja mēs paši sev nesargāsim. Mēs, protams, zinām, ka Dievs mūs sargā, bet mums ir jāiet un jābūt aktīviem un nevar darīt tā, ka mēs sēžam savos krēslos un gaidam, un valsts tagad parūpēsies par to, lai kristīgā reliģija ir vienīgā reliģija valstī, lai mums ir visas tiesības, lai visas vērtības tiek nodrošinātas un viss ir tā kā Bībelē rakstīts. Nē, mēs esam tā gaisma, kā zemes sāls, kuriem ir jāiet un ir jānes šīs vērtības plašāk, lai tie cilvēki, kuriem tās nav tik tuvas un tik dziļi sirdī, arī saprot un apzinās. Vēl viena tāda lieta, ko es gribēju pateikt, es mazliet jūtu, ka bija tā tiešām arī kā Līna teica šūmēšanās. Es atkal gribu pateikt personīgi paldies Aldim Laviņam par vienu ļoti kristiešiem svarīgu spriedumu, kur juridiski argumenti ļāva nosvērties gan uz vienu, gan uz otru pusi. Bet viņš bija tas tiesnesis, kurš pateica, ka partnerattiecības nav pielīdzināmas laulībai. Un tas ir tik ļoti svarīgi, lai laulību nosargātu, bet es pārliecinātu, ka Līna par to vēl arī runās. Mana tēma tātad ir tiesības uz dzīvību mūsdienu sabiedrībā, un es gribētu sākt ar kādu nelielu citātu, ko es izlasīju tikko, kur mātei nozīmē atklāt sevī tādas stiprās puses, par kurām tev nebija ne jausmas, un pārvarēt bailes, par kuru eksistenci nevarēja pat iedomāties. Protams, ka tas ir kaut kas īpašs, un tas izmaina kaut ko cilvēku dzīvē, tāpēc cilvēki uz to skatās ļoti dažādi, un šīs bailes pārvar, droši vien arī ļoti dažādi, un kāds varbūt, ka pat nepārvar. Bet gribētu sākt ar raksturvietu no Bībeles, kur man jāsaka godīgi, ka tādā gaismā, kā es viņu gribu parādīt šodien, man pašai atvērās tikai gatavojoties šai lekcijai. Bet tad brālis nodos uz nāvi un tēvs bērnu, un bērni celsies pret vecākiem un viņus nonāvēs. Un man visu laiku pasauli likās, saka Dievs, ka stāv par priesnīgu sabiedrību, cik labi, ka mēs tādā vēl nedzīvojam. Un ziniet, gatavojoties šai lekcijai, man zibens iespēja, un es sapratu, ka mēs viņā dzīvojam. Mēs, diemžēl, viņā jau dzīvojam, jo vecāki nogalina savus bērnus. Tēvi atbalsta un veicina, un reizēm pat piespiež uz šo izvēlu mātes. Bērni cieši pret vecākiem. Vēl viena diskusija bez nedzimušajiem bērniem ir eitanāzija. Un iespēja vecam cilvēkam aiziet mūžībā, jā, it kā tāpēc, ka viņš to vēlas. Un tomēr tas ir veids, kā bērni nogalina savus vecākus. Tāpēc man ir jāatvainojas, ka mana prezentācija varbūt nebūs tāda ļoti skaista, ļoti priecīga, un es laikam lūkšu arī kaut kāds papildus 5 minūtes, jo tiešām bišķiņ ir sanācis daudz. Bet nu, tā ir realitāte, un es tomēr tas caurstrāvājums pat jau brīžiem liekas, ka tāds mazliet negatīvs, bet gribu aicināt visus sapurināties, iet, runāt un nest to gaismu pasaulē. Tātad dzīvības tvērums, saprotams, ka bībeliskā izpratnē, un es pieņemu, ka arī Dievkungs par to vēlāk runās, tas ir no ieņemšanas brīža līdz nebeskai nāvei. Jā, tad tā kā Dievs ir nolēmis, jo Dievs ir tas, kurš dzīvību dod, un Dievs ir tas, kurš dzīvību ņem, un ne cilvēkam to izņemt. Taču, diemžēl mēs sabiedrību brīžiem jūtamies gudrāk par visiem citiem, un tāpēc cenšamies šos lēmumus pieņemt, un esam nosacīti izdalījuši embrija stadiju, augļu stadiju, un tikai pēc tam tas kļūst par cilvēku. Nav, protams, zināms, kurā dienā, kurā stundā, bet kaut kā tā tas juridiski ir pieņemts. Tad ir jaundzimušais līdz 8. dienai, kas ir vēl ļoti interesanta situācija, ka bērnu var reģistrēt tikai 8. dienā pēc piedzimšanas, nevis uzreiz, kad viņš ir piedzimis, acīm redzot tādu sajūtu, ka mēs tikai gaidām, vai gadījumā tikai viņam kaut kas nenotiks šajā laikā. Tad ir, protams, jautājums par dzīves noslēgumu. Sākšu ar plašāko tēmu, tāpēc, ka šī tēma ir juridiski mūsu valstī atklāta, un tā ir nedzimuša bērna nogalināšana, ja es to pavērsīšu kā tiesības uz dzīvību. Vēl viena lieta, šī prezentācija ir mājaslapā, un tika arī atsūtīta informācija par to, ka tā būs mājaslapā, tāpēc es apzināti veidot prezentāciju
ar šīm te pasvītrotajām vietām, jeb hipersaitēm, kas nav priekš manis, bet ir priekš tiem, kas šo prezentāciju lietos pēc šīs konferences, lai jūs varētu viegli nonākt uz visām tām lietām, par kurām ir runa, un lai jūs varētu viegli atrast tos pamatdokumentus, kuros tad šīs lietas ir nostiprinātas. Jo tas, ko es rēķinos, ka katrs no jums, izejot ārā no šīs telpas, kļūsiet par tādiem dzīvības vēstnešiem, kur diskutējot, runājot par šīm tēmām, jūs varēsiet teikt ne tikai Bībelē rakstīts tā un tā, kas ir ļoti svarīgi, bet jūs varēsiet teikt arī tāds arguments satversmē ir rakstīts, tajā likumā ir rakstīts, un jau kā tādi profesionāli un kompetenti šos jautājumus aizstāvēt. Tātad satversmes 90. pāns ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums. Te ir runa par ikvienu. Tāpēc galvenais jautājums, ja mēs runājam par nedzimušiem bērniem, ir vai nedzimis bērns ir ikviens. Un ja jums kāds mēģina teikt, viņš nav tur kaut kā tur, parasti neviens nesaka, ka viņš nav cilvēks vai nav ikviens, parasti tur mēģina kaut kā savādāk tos argumentus izveidot, tad var pajautāt, vai tiešām mēs gribam atgriezties nacistiskajā Vācijā, kur bija kaut kādi cilvēki, kur bija cilvēki, un kaut kādi cilvēki, kur nebija cilvēki. Vai mēs gribam teikt, ka cilvēks līdz 8. dzīves dienai, piemēram, pēc dzemdībām sievietēm ir dažādi emocionālai stāvokļi, vai viņi drīkst nogalināt, un tad pēc tam vairs nedrīkst. Kurā vietā ir tas brīdis, kur cilvēks ir pietiekami vecs, lai viņu nenogalinātu, vai pietiekami jauns, ka viņu drīkst nogalināt? Par citiem argumentiem mēs vēl arī vēlāk runāsim. Seksuālās un reproduktīvās veselības likuma 1. pāns, vēl viens ierocis, ko jūs varat izmantot. Šā likuma mērķis ir noteikti tiesiskās aizsardzības seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, lai aizsargātu nedzimušu dzīvību un jebkuras personas seksuālo un reproduktīvo veselību. Tātad likuma mērķi ir noteikti nedzimušas dzīvības aizsardzība. Ļoti bieži, un mēs runāsim arī tālāk par to, ka nevienā normatīvajā aktā nav noteikts tiesības uz abortu starptautiskā normatīvajā aktā, bet ļoti bieži šīs tiesības tiek interpretētas caur seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām. Tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgam, kad mēs dzirdam šo vārdu savienojumu, un ir jāzina, ka Latvijā seksuālās un reproduktīvās tiesības ietver nedzimušas dzīvības aizsardzību, nevis nogalināšanu. Ārstniecības likuma 40. pāns. Ārsts ir atbildīgs par nedzimušas dzīvības saglabāšanu, un viņa pienākums ir mēģināt atrunāt pacientu no grūtniecības pārtraukšanas, jo grūtniecība nav pretrunā sievietes veselības stāvokli, un nepastāv draudi. Es laikam neesmu pati lasa, bet neesmu pārslēgts. Un nepastāv draudi, ka jaundzimušajiem būs pārmantojuma vai iegūt slimību. Ārstam ir tiesības atteikties izdarīt grūtniecības pārtraukšanu, ja tam nav medicīniski iemeslu. Ja tātad ārsts ir atbildīgs par nedzimušas dzīvības saglabāšanu, viņam pienākums ir mēģināt atrunāt pacienti. Ko tas nozīmē praktiski? Ja jūs vai kādu jūsu draudzeni, parasti tās ir sievietes vai paziņi, vai jūs dzirdat, ka kāds saskars ar situāciju, jo es pat esmu to dzirdējusi, ka sieviete ienāk ārsta kabinetā, gaida 3. bērnu, un viņai ārsts jau automātiski, jūs jau taisīsiet abortu, kurš tu mūsdienās dzemdē 3. bērnu? Tas ir ārstniecības likuma pārkāpums. Un tas ir ārsta ētikas pārkāpums. Tāpēc mums kā dzīvības aizstāvjiem un vēstnešiem ir pat pienākums, es gribētu teikt, vērsties attiecīgajās instancēs pret šo ārstu, lai tādu rīcību novērstu. Civila likuma 493. pāns. Ļoti bieži mēs tā kā dzirdam, ka nedzimis bērns jau no tiesības subjekts, viņam nav nekādas tiesības. Tā nav taisnība. Civila likuma 493. pāns dod tiesības mantot arī personai, kas ir ieņemta, bet vēl nav piedzimusi. Tātad konkrēti likumā ir konkrētas subjektīvas tiesības, kas ir piešķirtas šim te nedzimušajam bērnam. Tādējādi ar civila likuma persona ir atzīta par tiesības subjektu no ieņemšanas brīža, un ja šādai personai ir tiesības mantot, tad vēl jau vairāk viņai ir tiesības dzīvot, vai ne? Kas ir ļoti bieži biežākais arguments, ka šajās situācijās it kā kolidē vai nonāk pretrunā vai saskaras vai tātad bērnu tiesības uz dzīvību un sievietes tiesības uz pašnoteikšanos. Un tad ir tāda gradācija, ka lūk līdz šeit 12. grūtniecības nedēļai sievietes tiesības ir prioritāras, pēc tam no 12. līdz 24. tur ir medicīniski iemesli un ārsts it kā varētu izlemt, un pēc tam no 24. grūtniecības nedēļas uz priekšu, tā kā šī bērnu dzīvība tiesības kļūst prioritāras.
Tas, ko es gribu teikt, ka šis pieņēmums ir absurds pašos pamatos. Bērna tiesības nevar nonākt pretrunā ar viņa mātes tiesībām. Tas, kas notiek, ir ārējais spiediens uz māti tādu vai citādu apstākļu dēļ, kāpēc viņa baidās no šīs atbildības, baidās no šīm izmaiņām, ko es sākumā rakstīju, bet es neticu, ka var būt kāda māte, kura nāk un saka, es gribu izdarīt abortu, es gribu nogalināt savu bērnu vienkārši tāpēc, ka tās ir mans tiesības, vienkārši tāpēc, ka es tā gribu. Tā tas nenotiek. Un tūlīt arī mēs skatīsimies, man būs dati no pētījuma, ir finansiāli apstākļi, ir ģimenes apstākļi, ir darba apstākļi, ir partneru attiecību apstākļi, ir psiholoģiski apstākļi, kas izdara spiedienu uz šo sievieti, un tad viņa vai nu spēja vai nespēja nostāvēt pret šo spiedienu, bet viņa nevēlas nogalināt savu bērnu. Un šeit ir tā fundamentāla atšķirība. Ja mēs skatāmies, kuram ir lielākas tiesības, tad mēs varam par to diskutēt līdz bezgalībai, bet mums ir jāsaprot, ka šeit ir divi cilvēki vienā pusē, māte un viņas bērns, un otrā pusē ir šis spiediens vai nu cilvēku vai apstākļu radīts, kuru mums ir iespējams novērst. Vai no ar valstī pieņemtu regulējumu, vai ar kādu praktisku palīdzību, ar konsultācijas sniegšanu un tā tālāk. No juridiskā aspekta sievietes tiesības uz pašnoteikšanos, jeb šīs tiesības, kuras tiek parasti sauktas kā tās, kuras būtu prioritātes, īstenībā nekur tiešā veidā nav noteiktas. Tās nav noteiktas ne satversmē, ne citās starptautiskajos normatīvos aktos, bet viņas, protams, ir interpretējums, un viņas tiek iekļautas šajās tiesībās uz privāto dzīvi, ko Rihvalds Balods arī pieminēja. Tas, par ko mēs varam runāt, attiecībā uz nedzimušo bērnu, ir ieņemšanas brīdis, lošanas implantācijas brīdis, smadzeņu darbības stāvoklis, pastāvīgi dzīvotspēja, piedzimšanas brīdis. Tie ir tādi brīži, no kuriem, kā kurā valstī, kā kurā situācijā sākas dažādi atskaites punkti. Un tad droši vien ir vērts runāt, piemēram, ar pieņemšanas brīdi, lošanas implantācijas brīdi ir kaut kādas stundas, kas ir apmēram 2 dienas, cik es tā saprotu. Un šis ir tas periods, kurā ir iespējams ieiet aptiekā bez receptes nopirkt un iedzert tā saucamā avārijas kontracepcijas tableti. Es noteikti negribu teikt, ka visas sievietes, kuras to dara, ir slepkavas, jo viņas vienkārši nezina, vai tā lošana ir apāguļojusies vai nav. Taču tā ir viena lieta, par kuru arī ir vērts domāt, tādā kontekstā, ka droši vien mēs kā kristieši nevaram teikt, ka tas ir tas, ko tev vajag iet un darīt, ja ir gadījusies kāda neplānot vai ārkārtas situācija, kā to mēs tā politkorekti dēvē. Ka arī šī te lošana, kur varbūt vēl nav izrādījusi tik lielas spējas, lai implantētos un lai tiešām sāktu attīstīties, viņi jau ir apāguļoti. Nākamais, es gribu sadalīt kopā ar beigām, kad es runāšu par cilvēku dzīves nobeigumu. Pagājušajā gadsimtā par cilvēku dzīves nobeigumu, teiksim tā, pirms 100 gadiem, tika uzskatīts sirdsdarbības apstāšanās. Sirdsdarbība bija tas, kas tika uzskatīts, kas nosaka cilvēku dzīvību. Šobrīd visu medicīnisko tehnoloģiju attīstības rezultātā mēs zinām, ka sirdsdarbība var uzturēt arī mākslīgi, un tāpēc mēs par nāves brīdi uzskatām smadzeņdarbības apstāšanos. Bet sirdsdarbībai joprojām ir būtiska nozīme. Sirdsdarbība atkal jau bērnam sākas dažas dienas pēc ieņemšanas. Un mēs to visi zinām, redzam un varam redzēt, kā tā sirsnīgi pulkst un dzirdēt, kā viņi darbojas. Kā tad ir Latvijā ar šo situāciju? Tātad aborts ir atļauts, likums to atļauj. Pēc sievietes izvēles līdz 12. grūtniecības nedēļai un norīkojumu šo grūtniecības pārtraukšanu izsniedz ginekologs vai ģimenes ārsts, atkal likums vienlaicīgi informējot sievieti par grūtniecības pārtraukšanas būtību, iespējamiem medicīniskiem sarežģījumiem, kā arī par iespēju saglabāt topošajam bērnam dzīvību. Tas ir rakstīts likumā. Un ja kāds ārsts saka, aiziet, tas ir tik vienkārši kā izraut zobu, atkal viņš pārkāpja likumu, un atkal mums kā kristiešiem ir pienākums attiecīgi rīkoties.
Grūtniecības pārtraukšanu ginekologs drīkst veikt ārstniecības iestādes stacionārā nodaļā ne agrāk kā 72 stundas pēc grūtniecības pārtraukšanas norīkojuma izsniegšanas. Tātad šīs 3 dienas Latvijā ir paredzēts pārdomu laiks, kad sieviete ir saņēmusi visu informāciju par sekām. Viņa aiziet mājās, viņa pārdomā, viņa var meklēt palīdzību, viņa var doties uz krīzes grūtniecības centru. Viņa ātrāk nevar šo abortu izdarīt. Arī, diemžēl, jāsaka, ka šis ir likums, kas Latvijā diezgan bieži tiek pārkāpts. Tiek ierakstīti nepareizi datumi šajā nosūtījumā, lai varētu ātrāk to izdarīt. Nu, ko tad tur gaidīt? Nav jau nekāds jēgas. Un, droši vien, kad Diekona kungs tagad ieradīsies par to runās, cik ļoti šis nepārdomātais lēmums pēc tam atstāja dziļas un ilglaicīgas sekas sievietes dzīvē. Grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju dēļ ir pieļaujama līdz grūtniecības 24. nedēļai. Ir nepieciešams ārsta koncīlia apstiprinājums un sievietes rakstveidu piekrišana. Te ir jautājums par draudiem veselībai, kur, es neesmu mediķis, bet es esmu runājis ar sievietēm par šiem jautājumiem, un esmu runājis ar vienu mammu, kur atteicās no šī medicīniskā aborta. Un vairāk kārtīgi viņai ārsti jautā, bet vai tiešām, vai tev tas bērns viņš jau neizdzīvos tik un tālu. Un viņa atteicās, un tikai pēc tam, kad viņa bija šo te galīgo atteikšanos vairākas reizes apliecinājusi un parakstījusi, viņa ārstā paskatījās uz viņu un teica, ja jūs būtu piekritus, tad būtu ļoti maz iespēja, ka jūs vēlreiz varētu palikt stāvoklī. Jo aborts šajā laikā ir ļoti, ļoti bīstams sievietei. Un viņas iespējām pēc tam vēlreiz kādreiz dzemdēt bērnu. Tā. Jā, un vēl viena nianses tādai pacientei, kura šis ir arī ārstniecības seksuālās un reproduktīvās veselības likums, ko es jums citēju šobrīd. Pacientei, kur ir jaunāk par 16 gadiem, norīkojamas grūtniecības pārtraukšana pēc pašas vēlēšanās drīkst izsniegt, ja vismaz viens no viņas vecākiem vai aizbildes grūtniecības pārtraukšanai devis rakstēt piekrišanu. Tātad nepilngadīgiem cilvēkiem. Zem 16 gadiem, diemžēl, nevis nepilngadīgiem, bet ir svarīgi šī te vecāka piekrišana. Nianse, ja pacientei ir strīds ar vecākiem, tad šo jautājumu izlem bāriņtiesa. Mēs ļoti daudz arī pēdējā laikā dzirdam dažādas problēmas saistībā ar bāriņtiesu darbību un to, ka bāriņtiesa varbūt nevienmēr godprātīgi pild savus pienākumus. Protams, tam ir atkal jāpievērš uzmanība, atkal no šī te likuma mērķa viedokļa. Likuma mērķis ir aizsargāt nedzimušu dzīvību, tad arī bāriņtiesai ir attiecīgi jārīkojās šajos strīdu gadījumos. Bet, man godīgi sakot, nav ziņu, ka kādreiz tiešām praktiski šī norma būtu izmantota. Tā, te ir bišķiņ laikam problēmas ar krāsām, bet tos procentīgus varbūt, ka jūs varat saskatīt, es viņus arī nosaukšu, un tur ir arī šī te pati saite ar šo pētījumu, un tad burtiski tikko ir publiskots pētījums par sievietēm, kuras veic abortus, un kāda ir šī te dažāda veida sadalījums. Un dažas tās nianses no pētījumus gribētu jums parādīt. Tad vecums, kāds ir sieviešu sadalījums pēc vecuma, no 14 līdz 19 gadiem tie ir 8%, no 20 līdz 24 gadiem 24%, no 25 līdz 29 gadiem 23%, no 30 līdz 34 gadiem 19%. Tātad, ja mēs saskaitām kopā 24, 23, 47 plus 19, tātad 58, 60, kā tad ir? Vairāk kā 60% ir tieši tās sievietes, kuras ir vistiešākajā reproduktīvajā vecumā no 20 līdz 34 gadiem, kuras faktiski, mēs bieži vien domājam, ka tās jau noteikti ir jaunas meitenes, kurām kaut kas ir tikai netīšām sanācis un kuras tagad nezinu, kā mēs to bērnu audzinās, viņām vēl jāstudē, viņām vēl jāmācās, 20 līdz 34 gadi. Nākamais sieviešu izglītība. Vēl viens mīts, kas mums ļoti bieži liekas, ka tās jau noteikti sievietes, kuras nesaprot, ko viņas dara, no nelabvēlīgām ģimenēm, nelabvēlīgās situācijās dzīvo. Atkal jāsaka, diemžēl nē. Absolūtam vairākumam ir vairākā pamatskolas izglītība. Mēs redzam, vidusskolas izglītība 34%, arotskola 24%, augstākā izglītība 25%. Vēl viens, manuprāt, protams, ka tur ir daudz izskaidrojumu tam, kāpēc šis grafiks izskatās tā, bet reliģiskā piederība.
Neesmu ticīga un cita reliģiskā piederība 29,4%, tātad 33%. Pārējie 67% ir atbildējuši, ka viņas ir ticīgas. Un tas ir kaut kas, kas droši vien arī mums kā kristiešiem ir ļoti rūpīgi jāpārdomā. Viņas ir ticīgas, acīm redzot, viņas zina, ka tā nav laba lieta, ko darīt. Bet tik un tā viņš to dara vai nu kāda atbalsta, vai kāda padoma, vai kāda cita trūkuma dēļ. Protams, ne visi tie, kas sev pieskaita kādai reliģiskajai organizācijai tiešām ikdienā un svētdienā, katru svētdienu ir baznīcā un tiešām dzīvo pēc šiem likumiem, un tomēr viņas nav pakautrējušās šajās anketās atzīt, ka viņas ir piederīgas kādai reliģijai. Tas droši vien ir tāda lieta, par ko mums vajadzētu arī padomāt un mēģināt saprast, kā mēs varam palīdzēt. Vēl viena ļoti būtiska, manuprāt, statistika. Mēs ļoti daudz šeit runājam par sievietēm un to, ko sieviete dara vai nedara, bet tas bērniņš jau neradās viņai no zila gaisa. Mēs zinām vienu tikai sievieti, kurai tā tas radās, un viņa bija Jēzus māte. Tā kā droši vien arī viņai, paldies Dievam, ka viņa neizdarīja abortu, jāsaka tā, ne? 82% no šīm sievietēm ir atbildējuši, ka viņš atrodas pastāvīgās partnerattiecībās. Jā, vēl viens mīts liekas, ka tās noteikti ir sievietes, kuras ir vienas, kurām nebūs, kas palīdz to bērnu audzināt. 82% saka, ka viņas atrodas pastāvīgās partnerattiecībās, 51% atrodas laulībā. Un te es atkal gribētu teikt vienu tādu lietiņu jau no nākamās sadaļas, ka tās, kuras atrodas laulībā, tomēr abortus izdara mazāk nekā tās, kuras atrodas nereģistrētās partnerattiecībās. Jā, tad šai laulībai ir tomēr arī šajā ziņā, šajā plāksnē nozīme. Vēl tāds, diezgan graujoši, tāpēc es arī tādu bildi esmu ielikusi, ka to dara kāds cits ar šājamo rokās. 77% vīrietis atbalsta sievietes izvēli, un 25% gadījumu viņš varētu šo izvēli mainīt. Tātad, mīļie vīrieši, kas esat šeit, vīru kustībai, sabiedrībā atbildīgiem, stipriem vīriem, kur spēj ne tikai ievilkt sievieti gultā, bet arī pēc tam uzņemties atbildību par savu rīcību un savu bērnu nākotni, tam ir ļoti liela nozīme. 27% gadījumu izvēle varētu mainīt finansiālās garantijas, bet atkal jau tas, ka šie cilvēki ir ļoti nabadzīgi, ir vēl viens mīts, jo tikai 10% ienākumi ir zem 200 latiem, un 10% ienākumi ir virs 1000 latiem. Jā, tātad šis finansiālais aspekts arī varbūt nav tas pats noteicošākais. Un par izglītību es jau pieminēju. Viena tāda lieta, par ko es gribētu, lai mēs kļūstam uzmanīgi, arī jau te tika pieminēts par dažādām attiecībām, ka sākumā tas ir kaut kas nosodāms, sākumā tā ir garīga slimība, pēc tam tā jau vairs nav garīga slimība, tā ir vienkārši tāda novirze, tad jau tā vairs nav pat novirze, un beigās tas ir kaut kas tā kā pilnīgi normāls, un pēc tam jau tas ir kaut kas, kas mums būtu ar likumu jāatbalsta un jāveicina. Un šeit, man liekas, šis citāts ļoti spilgti parāda, kā tas notiek attiecībā uz abortiem, kad ginekoloģi, dzemdības speciālisti, kur ir arī šī pētījuma autore, prezentējot šo pētījumu Latvijas radio raidījumā, un tie arī ir saiti uz to raidījumu, saka, es esmu rakstījis tā, kā viņi to saka, varbūt tas ir tādā sarunu valodā. Es ļoti vēlētos, bet es saprotu, ka vienā dienā tas nav iespējams, lai mēs vispār nelietotu vārdu aborts mūsu ikdienas sarunā, jo šis vārds aborts kaut kā mums ļoti visiem asociēs ar kaut ko nelāgu. Kaut ko ļoti tādu, viņi nevarēs noformulēt kādu. Es vienkārši teikšu, neplānotas nevēlams grūtniecības pārtraukšanas procedūra, jo arī šī grūtniecības pārtraukšana ir mainījusies pēdējo 50 gadu laikā no ķirurģiskās un medikamentozo, kas ir pilnīgi cita filozofija un pieeja. Jā, medikamentozais aborts ir pilnīgi cita filozofija un pieeja, tā dod iespēju nogalināt šo bērnu iedzerot tableti. Tas nozīmē, ka nav jāiet uz operāciju, nav pat jāveic šāda te pēdiņās procedūra. To var izdarīt ļoti vienkārši, un es nezinu, kādas ir sajūtas. Noteikti, ka sajūtas ir ticamāk, ja ļoti slikts tik un tā, jo mēs runājam par emocionālo un morālo pusi. Kam būtu jāpievērš uzmanība? Jau pieminēja seksuālo reproduktīvo veselību, kas pats par sevi nav slikts jēdziens, un ne viss, kas ietilpst šajā jēdzienā, ir slikts.
Bet parasti mēs zinām, ka cilvēki, kur aizstāv abortus, šos tiesības uz abortu, turklāt ne tikai tiesības, kādas tās ir šobrīd, bet arī tiesības, lai šī pēdiņās atkal procedūra būtu bezmaksas un visiem pilnīgi brīvi pieejama, parasti tiek ielasītas šajā jēdzienā. Tāpēc, ja kāds par jums runā par seksuālām un reproduktīvajām tiesībām, pajautājiet viņam, ko tieši viņš ar to domā, ko tieši viņš ar šo jēdzienu saprot, un tad jūs diezgan ātri sapratīsiet, ar ko jums ir darīšana. Seksuālā izglītība. Parasti gan vairāk to ir saistīts dažādi brīvas seksuālas attiecības, bet arī jēdziens, kuram ir vērts pievērst uzmanību tieši arī šajā kontekstā, jo te ir runa gan par šo te medikamentozo abortu, gan par avārijas kontracepciju, kas, mēs jau arī runājām, kad kaut kādā mērā iznīcina šo apaugļoto ložumu, ja viņi tur ir, arī tiek, faktiski ietvert šajā seksuālajā izglītībā. Zināšanas un pieejamība arī ļoti plaši izmantots un ļoti labas, it kā šķietam labas lietas, un tad cilvēkiem nav jāzina. Protams, ka cilvēkiem ir jāzina, cilvēki ir jāizglīto. Bet jautājums ir, kādā veidā mēs to darām. Vai mēs sakam, ka tā ir procedūra, vai ka tā ir tikai vienkārši tabletīte, vai tik vienkārši kā izraut zobu, vai izgriezt apendicīti, vai mēs sakam to tomēr tā, kā tas ir. Mākslīga apaugļošana vēl viena lieta, kam pievērst uzmanību, jo mākslīga apaugļošana ir kā liekas laba lieta. Mēs palīdzam cilvēkiem, kuriem nav iespējas pašiem dabiskā veidā tikt pie bērniņa, bet tā rezultātā tiek iznīcināti vairākas apaugļotas lošumas, jo šajā procesā tiek apaugļotas vairākas un izvēlētas tikai kaut kāds pāris, un pārējās vienkārši izmestas izkastē. Un avārijas kontracepcija jau pieminēja. Un Juris Rudevskis ir rakstījis ļoti jauku, manuprāt, atspēkojumu laikrakstā jurista vārds. Te man ir links gan uz internetā resursu, kur tas ir maksas pakalpojums, bet arī pēc datuma noteikti jūs varat atrast visās bibliotekās, kur viņš ir ļoti loģiski sakārtojis šos argumentus tīri no tāda cilvēciskā viedokļa, pat īpaši necenšoties to darīt juridiski. Tas bija tik tālu par Latviju. Viens no ļoti būtiskiem argumentiem, ko jūs dzirdēsiet, ir starptautiskās tiesības prasa, Eiropas direktīvas prasa, cilvēktiesību konvencija paredz šādas tiesības, tāpēc mums tas ir jāatzīst, un mēs tur neko nevaram darīt. Tā nav. Vienkārši, skaidri, latviski, tā nav. Un ja jums kāds saka, ka prasa, paredz, vēl kaut ko, pajautājiet viņam, lai viņš jums parāda. Un ar to vien jūs viņam aizvērsiet muti. Ļoti bieži mums liekas, mēs sēžam un cilvēks saka, tur konvencijas, cilvēktiesību direktīvas visi paredz. Un mums liekas, bet es taču neesmu izlasījis visas direktīvas, es nezinu. Varbūt tiešām paredz. Viņš tāds gudrs cilvēks, varbūt viņam ir taisnība. Pajautājiet viņam, lai viņš jums parāda to dokumentu un to pantu, kurā tas ir rakstīts. Un pievēršiet uzmanību, ka ne visi dokumenti ir juridiski saistoši. Atsevišķas organizācijas mēģina argumentēt, ka šādas tiesības eksistē, taču balstās uz spekulācijām un interpretācijām, nevis konkrētiem juridiskiem tekstiem. Jā, tas ir viens. Un rezolūcijas un konferences deklarācijas, kur tiešām tādas lietas ir iekšā, viņas nav juridiski saistošas. Tas ir tas, kas arī nejuristiem būtu jāzina, ja jums ir, bet tajā rezolūcijā vai tajā deklarācijā, labi, mēs arī šeit esam konferencē, mēs arī varam sanākt un pieņemt deklarāciju. Mums varbūt ļoti gribētos, lai viņi ir juridiski saistoši visiem, bet, šajā gadījumā, diemžēl, citos gadījumos par laimi tas tā nav. Vēl viena lieta, ko vajadzētu varbūt piefiksēt, ka ir tādi samakasē panti, kuri citi starpā nosaka tiesības dzīvību attiecināmību uz jebkuru cilvēcisku būtni no ieņemšanas brīža. Un vēl viena lieta, ja mēs runājam par Eiropas Savienības līmeni, šeit arī ir saite uz Eiropas komisijas apstiprinājumu, kur Eiropas komisija ir sniegusi atbild uz jautājumu, konkrēti norādījusi, ka veselības aprūpes politika un veselības pakalpojumu organizēšana, it īpaši attiecībā uz abortiem, ir dalību valstu kompetencē. Es domāju, ka Eiropas Savienība šajā jomā mums neko, paldies Dievam, pagaidām neuzspiež. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība neprasa un neregulē ar abortiem saistības jautājumus. Eiropas Savienības tiesa īsti ar cilvēku tiesībām saistīts jautājums sāk
var sākt skatīt tikai pēc Lisabonas līguma, bet šeit ir viena lieta, kur ir saistīta ar patentu tiesībām. Bet neatkarīgi no tā, ka lieta ir saistīta ar patentu tiesībām, tomēr tiesa ir runājusi arī par nedzimušu bērnu tiesībām uz dzīvību un norādījusi, ka aizliegums patentēt zāles pret neiroloģiskām slimībām, kas izgatavotas no embrija cilmes šūnām, tātad ir pamatots, ka šādas zāles, kuras izgatavotas no embrija cilmes šūnām, nedrīkst patentēt ne Eiropas Savienībā, nekādā no tās dalībvalstīm. Jā, tātad direktīvas, ko arī šeit saita, jūs varat viņu atrast un katram, kurš prasa parādīt savukārt, lai jums varētu parādīt tos dokumentus, nosaka, izgatavojumi nav patentējami, ja to komerciāla izmantošana būs pretēji sabiedriskajai kārtībai vai morālei, īpaši cilvēku embriju izmantošana komerciālos nolūkos. Te ir vēl viena lieta, ko mēs tā viltīgi varam izmantot. Runa par esamību pretrunā ar sabiedrisko kārtību un morāli. Šāda te klauzula vai šāda te atsauce ir diezgan daudzos normatīvajos aktos. Un caur šo direktīvu un caur šo spriedumu mēs varam mēģināt arī teikt ne tikai attiecībā uz patentiem, bet arī uz citām lietām, ka tāda embriju izmantošana, jeb kādos zinātniskos nolūkos ir pretrunā ar sabiedrības kārtību un morāli. Varbūt es mazliet pārlikšu pāri, man te ir pāris citāti no šī sprieduma, bet prezentācija, par cik arī būs pieejama, tad jūs to varēsiet katrs arī izlasīt. Uz Eiropas cilvēktiesību tiesu. Jā, taisnība ar Eiropas cilvēktiesību tiesu ir mazliet sarežģītāka, bet te ir arī viena lieta, kas ir jāzina. Eiropas cilvēktiesību tiesa arī nevienā brīdī nav pateikusi, ka personai ir brīvas tiesības uz abortu. Eiropas cilvēktiesība tiesa ir atzinusi, ka arī valstīs, kurās aborts ir aizliegts, viss ir kārtībā ar cilvēktiesību ievērošanu. Tā sarežģītā situācija ir tajā, ka jums cilvēki nāks un teiks, bet tajā spriedumā ir atzīts pārkāpums un tajā spriedumā ir atzīts pārkāpums. Jā, tik tiešām ir vairākas Eiropas cilvēktiesību tiesas lietas, kurās šis abortu nepieejamība ir atzīta par pārkāpumu, bet tiesa vienmēr ir lavierējusi un tiesa vienmēr ir izvairījusies tiešā veidā runāt par abortu pieejamību vai nepieejamību vai par šī nedzimušā bērna tiesībām uz dzīvību. Tiesa vienmēr ir atradusi kaut kādu niansi, mazu niansi, kuras dēļ atzīt šo pārkāpumu, tieši neskarot šo lielo jautājumu. Un tāpēc, lai arī mēs kaut kādā mērā varam teikt, ka varbūt mēs tur kaut ko jūtam, ka Eiropas cilvēktiesību tiesa tur kaut ko domā, bet ja mēs esam tiešā veidā konfrontējami ar kādu cilvēku, kurš mums saka, ka Eiropas cilvēktiesību tiesa prasa, mēs viņam sakam, neprasa. Katrā konkrētā lietā Eiropas cilvēktiesību tiesa ir atradusi kādu ļoti konkrētu valdziņu, aiz kura aizķerties, lai atzītu pārkāpumu, bet nekad nav izteikusies vispārīgi par to, ka tiesības uz abortu būtu kādas tiesības. Un, piemēram, šajā konkrētajā lietā tiesa atzinusi tiesības privāto dzīvu pārkāpumu, jo valstī nebija noteikta procedūra, kā rīkoties gadījumā, ja ārstu viedokļi par iespējamiem draudiem veselībai atšķiras. Un tā situācija bija tāda, ka pēc bērna piedzimšanas sievietē būtiski pasliktinājās redze, tas bija 3. bērns, un šajā te grūtniecības laikā viens no ārstiem teica, ka tā būs, un otrs teica, ka tā varētu arī nebūt, un attiecīgi tā bija Polija, kurā aborti nav atļauti, un šī sieviete nevarēja izdarīt abortu, un tad tiesa atzina pārkāpumu. Jāsaka, viena ļoti interesanta lieta arī no Latvijas ir Eiropas cilvēktiesību tiesā, bet tā vēl nav izskatīta. Un ir saistīta ar tādu, manuprāt, šausmīgi vienīgu situāciju, kur mamma ir iesūdzējusi ārstus, tātad vēlas kompensāciju par ārstu rīcību, jo ārsti nav laicīgi tur pārbaudījuši, nav laicīgi konstatējuši iespējamo Dauna slimību bērnam. Faktiski saka, ka viņas tiesības ir pārkāptas, jo viņai nebija iespējas izlemt vai nogalināt šo bērnu vai nē. Es laikam negribētu būt tā bērna vietā, kur māte šādu prasību tiesā iesniedz. Šeit ir 2 lēmumi. Vēl viena lieta. Ja jautājums nav Eiropas cilvēktiesību tiesas kompetencē, tad ir saprotami, ka par šo jautājumu arī nebūs spriedumu. Ja? Jo tiesa vienkārši neņem pretī šāda veida lietas. Tāpēc jums saka, bet neviens spriedums nesaka, ka nav. Jā, spriedums neviens nesaka, jo tiesa vienkārši nav ņēmusi pretī šīs lietas.
Un šeit ir 2 lēmumi. Jāsaka gan, ka viņi ir tikai franču valodā, bet ir arī internetā dažādas mehāniskas tulkošanas iespējas, kur tiesa ir atteikusi pieņemt šādu veidu lietas. Un šeit arī konkrēta lieta, kurā tiesa ir pateikusi, ka apstākļus, ka aborts kādā valstī ir aizliegts, pats par sevi nekad nepārkāpj Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Dažas noderīgas lietas, ko jūs varētu ņemt savā arsenālā un izmantot, tad, kad tas ir adekvāti un nepieciešams, Ronalds Reigans ir teicis, un šo argumentu mēs bieži izmantojam, bet citreiz izklausās spēcīgāk, ja mēs to daram ar atsauci. Esmu pamanījis, ka visi tie, kas ir par abortiem, ir jau piedzimuši. Aborts ir noteikšana nevis par savu, bet par citu cilvēku ķermeni un privāto dzīvi. Ja mēs atgriežamies pie tā sākotnējā konflikta, kurš, manuprāt, ir tikai šķietams, tad arī tad, ja mēs uzskatām, ka sievietē, protams, es arī uzskatu, ka sievietē ir tiesības uz privāto dzīvi, bet ja mēs tā to skatāmies, tad tā iejaukšanās cita cilvēka privātajā dzīvē. Un vēl viena interesanta lieta, ko kas arī nevienam nepatīk, ka pirmā, kas oficiāli legalizēja abortu, bija Padome Krievija. 1920. gada 18. novembrī nevis kādas rietumu valstis vai progresīvās sieviešu tiesību aizstāvētājs. Jā. Es ātri pārskriešu pāri vēl. Krievu žurnālisti teica, lai būtu par kristieti ir jānāc uz neredzamajām, bet lai būtu par postmodernā laikmetu liberāli, ir jānoliedz acīm redzamais. Tiešām brīžiem liekas, ka cilvēki noliedz acīm redzamo. Tad šeit ir dzīvot spēja, kas ļoti bieži tiek saistīta, viņi ir diezgan nosacīts kritērijs tādā ziņā, ka medicīniskās tehnoloģijas arvien vairāk mums ļauj panākt, ka izdzīvo arvien agrāk dzimuši bērni. Piemēram, Amerikā ir izdzīvojis 21. grūtniecības nedēļā dzīves bērniņš. Tādas dažas labas lietas, ko man tiešām gribās arī ātri pārstriet pāri. Tātad iniciatīva viens no mums ir savākusi uz šo brīdi, es vakardien pārliecinājos 1.849.000 parakstu, un liels prieks par to, ka arī Latvijā ir parakstījušies 12.600 cilvēki. Tas ir tiešām prieks. Tas ir tāds pirmais. Man laiks nav. Jā, tad šī ir akcija, kas Eiropas Savienības līmenī prasa pārtraukt, finansēt darbības, kas ir saistīts ar cilvēkiem ar iznīcināšanu. Jo dažādos zinātniskos pētījumos, arī pētot cilpšanos un it kā aiz labiem nodomiem, lai palīdzētu ārstēt, lai palīdzētu citiem izdzīvot un tam līdzīgi, tiek šie embrijai izmantot un iznīcināti. Pagājušajā gadā norisinājusies akcija par dzīvību, arī ļoti jauka, paldies organizatoriem, no kuriem daži arī sēž šeit, un arī Saeimā notika konference, par kuras varbūt arī šobrīd sīkāk nestāstīšu. Ātri par cilvēka dzīves noslēgumu. Tātad, kā jau es minēju, tad agrāk par to tika izskatīts sirdsdarbības apstāšanās, šobrīd smadzeņdarbības apstāšanās. Mēs kā kristieši runājam par dabisku dzīves noslēgumu, par to brīdi, kad Dievs ir izlēmis šo dzīvību ņemt. Bet, man droši vien, kad ir diezgan daudz diskusiju, un mēs te varētu veselu konferenci sarīkot par to, kādu lomu šeit ir medicīnas tehnoloģijām un medicīnas attīstībai, bet man kaut kā tā tīri personīgais viedoklis ir, ka, ja Dievs ir mēģis ņemt, tad neviena medicīna droši vien, ka to neatturēs. Mums kā kristiešiem arī jāzina, ka varbūt brīžiem mēs tā emocionāli pavelkamies, ja tā var teikt, uz to, ka kāds ir noslapkojis, kāds ir izvarojis, kāds ir bijis tik ļoti slikts, ka viņš būtu pelnījis nāves sodu. Ja mēs aizsargājam dzīvību, tad mēs tomēr sakām arī, ka nāves sods ir vardarbīga, patvarīga dzīvības atņemšana. Tad mēs varam izšķirt dabisku nāvi, pašnāvību un eitanāziju. Gribēju vienkārši pievērst uzmanību atkal nākotnes perspektīvas Rīgas Stradiņu universitātes humanitāro zinātņu katedras docents, filozofē par pašnāvības tēmu un saka, ka īstenībā varbūt, ka tā ir ļoti laba lieta, kas cilvēkam būtu, ja viņam ir apnicis dzīvot, tad viņam ir apnicis dzīvot. Un es negribu šeit popularizēt viņa idejas, man vienkārši ir sāpīgi, ka tas ir tas, kas tiek mācīts mūsu studentiem Rīgas Stradiņu universitātē. Eiropas cilvēktiesību tiesa nošķir divus veidus, asistētā pašnāvība un eitanāzija, un starp šiem diviem veidiem atšķirība ir tajā, kurš piespiež to podziņu,
vai kurš tad izdara to kaut kādu rīcību, lai iestātos nāve. Asistētās pašnāvības gadījumā ārsts tur saliek, tur visas pudelītes vēl kaut ko izdara, bet cilvēks pats piespiež šo podziņu, ja tā varētu izteikties, eitanāzijas gadījumā to izdara ārsts. Latvijā nav atļauts neviens ne otrs, paldies Dievam pagaidām. Eiropas cilvēktiesību tiesā ir lieta, kuras tiešām ceru, ka lielajai palātai būs varbūt kaut kāds savādāks viedoklis. Te ir runa par 31. gadā dzimušu sievieti, kur ir jau mēģinājusi izdarīt pašnāvību, viņai tas nav izdevies, pēc tam tā rezultātā viņa ir ārstēta psihoneiroloģiskajā slimnīcā, un šobrīd viņa prasa, lai viņai palīdz izbeigt viņas dzīvi, brīvprātīgi, vienkārši tāpēc, ka viņa to vēlas, viņa nav neglābjama slima, ne kaut kā savādāk, viņa vienkārši saka, ka viņa negrib novecot dabiskā veidā, viņa grib izbeigt savu dzīvi. Un, cilvēktiesība tieši šajā mazajā palātā atkal ir atradusi kaut kādu valdziņu, aiz kā aizķerties. Viņa jau nepasaka, ka cilvēkiem ir tiesības brīvi izbeigt savu dzīvi, bet reka viņa ir atradusi valdziņu, ka tiesības uz privāto dzīvi pārkāp skaidru un saprotamu juridisko normu trūkums attiecībā uz nāvijas medikamentu devas pieejamību veselam cilvēkam. Tad, faktiski tiesa ir atzinusi pārkāpumu tāpēc, ka valstī nav skaidri likumā pateikts, ka to nedrīkst darīt. Es teiktu, ka drusciņi muļķīgi izklausās lieta arī ir pārsūdēta un tiks pārskatīta lielajā palātā. Vēl pēdējie 3 slaidi. Lietas, kas būtu varbūt jāzina, mēs te runājam par vecāku 1 un vecāku 2, jo Lielbritānijā šobrīd notiek diskusija par mākslīgu 3 vecāku bērnu radīšanu. Mākslīgās apākļošanas ceļā, kāpēc lai nevarētu saplūdināt mazliet vairāk nekā 2 cilvēku DNS. Tā kā, negribās teikt, ka vecāks 3, bet uz to vāku, protams, ka mēs saprotam, ka ne jau tradicionāli orientētiem cilvēkiem šāds zinātnisks eksperiments ir nepieciešams. Beļģijā notiek diskusija par iespēju eitanazēt nepilngadīgos. Ja ir vecākam bērns, kurš ir ļoti slims, kuram ārsti varbūt nedod nekādas cerības, kāpēc vecākiem būtu jāmocās? Es, protams, ceru, ka jūs saprotat, ka es runāju pēdiņās. Bet tāds mazliet varbūt arī joks, ja kaut kas ir domāts tikai vīriešiem, tā ir diskriminācija, ja tikai sievietēm, tad tā ir noteikts mērķu grupas uzrunāšana. Jā, bieži vien mums ir jāmēģina saprast, ka arī šajos argumentos, kur it kā liekas juridiski tik ļoti pamatot un pārliecinoši, un brīžiem ir ļoti absurdi, mums ir jāmēģina saprast un atpazīt šīs te lietas. Un gribu nobeigt tomēr arī ar citātu no Bībeles, Romiešiem 7. nodaļa 13. pāns, vai tad labais man varēja atnest nāvi. Liekas, ka tas ir labs un humāns lietas, par kurām mēs runājam. Taču mēs gribam palīdzēt cilvēkiem, mēs gribam, lai viņi ilgāk dzīvo, vai lai viņi nemocās tik ilgi, vai tur visur ir kaut kāda humāna argumenta apakšā. Mēs gribam, lai sieviete nesabojā savu dzīvi. Es gribētu redzēt to sievieti, kur ir teikusi, man ir bērns, un tāpēc man ir sabojāt dzīvi. Neesmu dzirdējusi. Bet ir kā tie argumenti liekas tādi humāni un labi. Protams, ka nē, labais nav tas, kas atnes nāvi, to ir darījis grēks. Tas, lai atkal parādītos kā grēks, izlietoja labo par līdzekli un nesa nāvi, lai darbojoties bausmēm kļūtu par pārāk grēcīgs. Un tad tomēr, par cik gribas nobeigt ar kaut ko labu, tad Bībelē ir arī teikts, es nebūtu, tas tā kā Dievs to saka, ka viņš nebūtu nepriecājis par tā nāvi, kam jāmirst. Saka Dievs tas kungs, tādēļ atgriezieties, tad jūs dzīvosiet. Paldies!